Labdien! Es palaidu. Prieks redzēt kuplā skaitā. Un, jā, es mazliet atļāvos savu tematu pamainīt, bet būs arī par kopējiem regulas konceptiem, jā, bet es gribēju uz viņiem paskatīties mazliet savādāk un parunāt par datu kariem. Tad, laikam sāksim ar to, ka es pārstāvu uzņēmumu Also Latviju, kas ir, kāpēc viņš neklikšķinās, kas ir Latvijas lielākais IT programmatūras risinājumu vairumtirgotājs. Mēs esam arī lielākie Baltijā un viena no lielākajiem Eiropā. Un sākotnēji, kad regula tika pieņemta pagājušajā gadā, mēs padomājam, ko tad jauns tiesiskais regulējums, ko mēs tur līdīsim iekšā, tad tas jau neskar IT. Mazliet papētot tekstu, mēs sapratām, ka viss vienkārši tur nav. Regula ir par datiem, datu veidiem, datu apstrādi, kas ir tiešais, kurai ir tiešais saskarsmē ar IT. Interesanti, kāpēc man neiet animācija. Jā, lūk, ir pagājis gads, un kur tad mēs tagad esam? Es padalīšos varbūt mazliet ar tādiem praktiskām lietām, ar to, kā es to redzu regulāri tiekoties gan ar uzņēmumu vadītājiem, gan ar juristiem, gan ar IT cilvēkiem, un padalītos, kā tad labāk būt gatavam regulas ieviešanai. Jā, galvenais punkts, pie kura es gribētu arī apstāties, ir tas, ka palika tikai 270 darba dienas. Kas uzskata, ka tas ir daudz, ir tādi. Super, tad mēs esam vienā laivā. Mēs arī uzskatām, ka termiņš ir ļoti maz, par to termiņu jāpaveic ļoti liels klāsts ar darbiem, sākot ar kopējo problēmu identificēšanu, datu identificēšanu, kopējo analīzi. Tad jāapskatās, kur tad mums tie dati glabājās, jo, kā jau mēs visi zinām, regula attiecās ne tikai uz elektroniskiem datiem, bet arī uz fiziskiem. Un, lai labāk to izprastu, es domāju, ka mēs sāksim, tad mēģināšu atkārtot pamatdefinīcijas, kur arī slēpjās liela daļa no mūsdienu uzņēmumu un organizāciju nesaprašanas, jo īsti nesaprot, pa ko tad ir regula. Un sākšu es ar personas datiem. Personas dati, kā mēs zinām, ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificējamo personu, jeb datu subjektu. Cik zālē ir juristu? Cik zālē ir IT cilvēku? Super. Cik zālē no IT cilvēks saprot šitādu juridisko formulējumu? Mazāk. Un te arī viena no problēmām ir tas, ka mēs īsti nesaprotam, pa kādiem datiem tad iet runa. Mēs zinām, ka arī no esošās likumdošanas, no visām pārējiem normatīviem aktiem, ka mums ir tie tiešie faktori, kā mēs varam personu identificēt, protams, vārds, uzvārds, personas kods, tagad regula to paplišana ar ģeolokācijas datiem, IP adreses, kas vairāk skar arī IT, kredītkaršu numuriem, visādi e-maili, RFID kartes numuri un tā tālāk, bet papildus, kas parādās regulas tekstā, ir tā sauktie netieši faktori, un tie ir visādi personas raksturojumi, fiziskie, fizioloģiskie, ģenētiskie, ekonomiskie, dalība arotbiedrības, filozofiskie uzskati. Un ja mēs tos datus kaut kādā veidā pie sevi paturam, ja mēs to daram, tad mēs arī esam pakļauti šai regulai un mums jābūt atbilstīgajiem. Tad otrā definīcija ir datu apstrāde, kas pēc būtības ir jebkura operācija, kas tiek veikta ar vai bez automatizētiem līdzekļiem ar personas datiem. Arī ļoti labs juridiskais formulējums, mēģināju saprast, ko tad mēs varam nedarīt ar personas datiem.
saliku sarakstā, un kaut kā sapratu, ka laikam nav nekādas tādas rīcības, ko mēs varētu darīt ar personas datiem, kas nebūtu attiecinām un kas nebūtu saukta par datu apstrādi. Ja kāds zina, ar prieku padalieties, man būs vismaz kaut kas jauns. Jo tiklīdz mēs sākam datu ievākšanu, ierakstīšanu, kaut kādu katalogizāciju, lietošanu, tad mēs arī veicam personas datu apstrādi. Un tad nākamais, kas tad ir datu aizsardzības pārkāpums, tā ir jebkura nejauša vai nelikumiskā datu iznīcināšana, lietošana, nodošana neautorizētam personām, datu atklāšana, jeb apstrāde savādāk nekā tas bija sākotnēji paredzēts. Un ļoti bieži gadījums, ko mēs redzam arī piesakoties kaut kādiem semināriem vai kaut kādām citiem aktivitātēm, reģistrējoties webā, mums priekšā viss ķeksīši ir salikti. Jā, mēs vienkārši klikšķinam next, finish, super, mēs esam tagad kaut kādu pasākumu dalībnieki un mums tālāk nekas nerūp. Tagad, sākot no nākamā gada maija, šitādas rīcības būs aizliegts. Mums būs jāprasa, kā jau arī minēja iepriekšējie kolēģi, mums būs jāprasa personas aktīvu piekrišana savu datu ievākšanai un apstrādei. Pie tam, kas ir ļoti svarīgi, mums jābūt kaut kur pieejamam, arī pilnam aprakstam, ko tad mēs ar tiem datiem darīsim. Kā piemēram, ja mums paredzēts mērķī, ka mēs datus tos uzglabāsim datubāzē un vairāk nekas nav, tad jautājums priekš kam viņam vienkārši glabāt manus datus kaut kādā datubāzē. Un tā, ka es gribēju arī pastāstīt mazliet par to praktisko pusi, es gribētu pāriet no džedajiem uz sithiem un izstāstīt, ko es zinu par tām lielākām problēmām, ar kurām uzņēmumu nāksies sastapties un kur es redzu uzņēmuma vislielāko risku. Katrā uzņēmumā mums ir IT vadītāji, IT personāls, mums ir cilvēks, kas ir atbildīgs par iekšējiem procesiem, ja, un mums, protams, ir juristi. Un kāda ir vislielākā problēma, kas zina idejas? Viņi nerunā viens ar otru. Un regulāri, es tiekos ar uzņēmējiem, vismaz kaut kādas 3 reizes nedēļā runāju par regulu. Un vislielākā problēma ir tas, ka to, ko dara juristi, par to nezina IT cilvēki, to, ko dara IT cilvēki, par to nav saprašanas juristiem, jo arī vērtētājiem un auditoriem, ja auditors ir jurists, tad ko viņš saka, kad atnāk pieprasījums datus izdzēst? Viņš saka, tad izdzēš, ja 30 dienu laikā, kur te problēma? Cik IT cilvēki saprot, ka tur ir liela problēma? Es domāju, ka katrs. Mēs nevaram vienkārši paņemt un izdzēst kaut kādus datus no mūsu IT sistēmas. Mēs saprotam, ka mums IT sistēmas ir vairumā, mums ir e-pasta serveri, mums ir file serveri, mums ir kaut kādi publiski pieejamie dati, mums ir datubāzes, un mēs nevaram tā ar vienu pogu, kā tas liekas varbūt pārējiem, paņemt un izdzēst datus tur par aķiem krūmiņu. Un tad, kad mēs sāksim viens ar otru runāt, tad arī ļoti liela daļa no problēmu mums pazudīs. Es ļoti aicinātu, juristi kaut kā sanāks, kas sēž šajā pusē, IT cilvēks sēž otrajā pusē, apvienoties un parunāt to regulas problēmu kopā. Jo tad visi būs plusā, visi dabūs kaut kādus ieguvumu un sapratīs, ka viss nav tik vienkārši. Otra lieta, man gribētos minēt mūsu slaveno filozofu, ka jums vajag aizmirst to, ko jūs esat iemācījušies par saviem datiem. Ar ko es ar to gribu teikt? Mums vēsturiski katrs uzņēmums mēģina iekrāt datus no neatkarības pastāvēšanas brīža, no pirmiem datoriem, no pirmām tehnoloģijām, no pirmām datubāzēm. Un mums ir uzņēmējiem tāda pārliecība,
ka mēs, principā, mums jau ir IT cilvēki, mums ir kaut kādi ugunsmūri, mums kaut kādas datu bāzes, mēs jau visu zinām, kas mūsu uzņēmumā notiek. Bet, kad mēs sākam vērsties pie kaut kādas realitātes, mēs saprotam, ka mēs nezinām, kur mēs varam sameklēt datus par konkrētu personu. Mēs zinām, ka mums ir kaut kādas operatīvās datubāzes, ar kurām mēs strādājām. Bet mēs, piemēram, nezinām, cik daudz CV ir mums iesūtīti, kur viņi glabājās, vai tie ir kaut kādi e-pasta serverī, vai tie ir atnākuši pa pastu, vai mēs tos visus CV no potenciāliem kandidātiem esam iznīcinājuši, vai mums ir pilna informācija par visām privātu personām, ar kuras mums bija attiecības. Te tāda mazliet arī no praktiskās puses, ar ko es sastapos, gatavojoties un runājot par datu aizsardzības regulu, es mēģināju pabūt otrajā pusē un aizsūtīju 4 uzņēmumiem vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju, kādi tad personas dati par mani tiek glabāti un ko tad kā viņas izmanto un kā viņas glabā, cik ilgi glabā. Un viena banka, liela banka, man ir atsūtījusi ļoti foršu atbildi. Viņi ļoti precīzi aprakstīja, kādi tad ir mani tur personas dokumenti iesniegt, kādi tur ir mani ID karšu numuri, kādi man tur bija attiecības, kādi līgumi par karti, kādas man tur bija līzingi un tā tālāk. Viss ir forši, bet kur ir problēma? Es zinu, ka es tajā pašā bankā biju nostrādājis 2 gadus. Es zinu, ka viņiem pa mani ir, vismaz viņiem jāsaglabājas manam darba līgumam, kas ir saskaņā ar likumu, un es zinu, kā arī visticamāk viņi glabā, arī no iepriekšējās pieredzes viņi arī glabāja kaut kādu vēsturi, kaut kādas manas certifikācijas, aktivitātes, ko tad es tur biju darījis, kādās darba grupās piedalījies, kādas procedūras mēs tur kopā izstrādājam, kaut arī tas procedūras visticamāk tagad jau nepastāv. Bet es zinu tos datus. Un realitātē sanāk, ka kaut arī no vienas puses uzņēmums ir aizsargāts, ja, viņš tik un tā nevar sniegt pilno informāciju par privātu personu. Un es arī biju runājis ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, saku, vai tāda informācijas nesniegšana ir pietiekams pamats, lai es varētu aiziet uzrakstīt lūgumu Datu valsts inspekciju pārbaudīt to banku. Viņi teica, jā, varam mēģināt. Es to nedarīšu pagaidām, neredzu praktisko jēgu, bet fakts kā tāds, ka pastāv risks, ka mūsu bijušie darbinieki, mūsu klienti, cilvēki, ar kuriem mēs ikdienā strādājam, bet kuri mums nav aktīvajās datubāzēs, viņi pa saviem datiem zina daudz vairāk nekā zināt jūs. Un ja mēs neveiksim kaut kādu sākotnēju novērtējumu, kas tad īsti notiek mūsu uzņēmumā, un mēs nevaram nenoauditējam, kur tad tie dati glabājās, ja, tad privātu personām, ja viņi būs ļoti neapmierināti ar jūsu organizāciju vai uzņēmumu, jau būs pamats izrunāt ar DVI, palūgt, lai viņi pārbauda. Tā ir lieka slodze gan jums, kas pildīs praktiskos kaut kādas DVI norādījumus, gan arī visam uzņēmumam. Papildus audits neviens jau to laikam negrib. Un tīpaši, ja mums DVI plāno ieviest zaļo karoti, ja, tas pastāvēs arī risks, ka mēs zaļo karoti nedabūsim. Vēl viena lieta, turpinot arī tematu par datiem, mūsdienās uzņēmumos tas datu apjoms ir abnormāls. Ja, un arī visi saka, ka ar katru gadu elektroniski glabāto datu apjoms pieaug tur pa 80% ikgadēji. Ja? Un līdz ar to arī aug informācijas sistēmas un aug arī tie datu veidi, kuru mēs gribētu apstrādāt. Un mums jābūt skaidrai pārliecībai, vai mums tiešām tos visus datus, vai mums tiešām tie visi dati ir nepieciešami. Ja mēs runājam par praktiskām lietām, tad regula nosaka, ka mēs atbildam par visiem datiem, kas ir uzņēmumā. Cik no uzņēmumiem izmanto rezerves kopēšanu starp klātesošajiem? Tiešām ne visi. Ja pārējie visticamāk, ka nezin. Ir arī tie, kas glabā arhīvu, gan papīra formātā, gan elektronisko. Ir taču tādi. Un mēs ļoti labi zinām,
ka mums saskaņā ar regulu mēs esam atbildīgi par tiem datiem, un mums jāsaprot, kas mums tajos arhīvos glabājās. Vai kāds tādu darbu bija iepriekš darījis, vai kādam ir pārliecība par to, ka mēs kaut kādā no arhīviem neglabājam kaut kādu privātpersonu datus. Un ja glabājam, vai mēs zinām, kā mēs tos datus varam izdzēst, ja būs tāda nepieciešamība vai pārnest. Līdz ar to, kad jūs sanāksiet atpakaļ uzņēmums, padomājiet, vai tiešām viss, ko jūs glabājat, jums ir nepieciešams. Nākamais lektors Leons stāstīs arī par praktiskiem risinājumiem, kas varētu atvieglot to mūsu dzīvi. Jā, bet vienā no iepriekšējiem viņu stāstiem, viņi stāstīja, kā viņi veic analīzi savā uzņēmumā, kur ir 20 darbinieki, ja? Nu, plus mīnus. Un viņi atklāja, ka viņi kopsumā uzņēmumā ar 20 darbiniekiem satura failserveros ir kaut kādi pāri pat 200,000 visvisādi dokumentu, e-pastu un tā tālāk, no kuriem pāri 65,000 netika izmantot pēdējo 5 gadu laikā. Un mēs tos dokumentus glabājam, mēs pa viņam atbildam. Tā kā padomājiet, vēlreiz gribētu akcentēt, padomājiet un apzināties, no kuriem datiem mēs varam tikt vaļā jau pirms nākamā gada maija. Dzēšiet visu laukā, būs vieglāk dzīvot. Vēl viena lieta. Regula nosaka, ka mums pēc privāta persona iesnieguma ir jāatbild uz pieprasījumu gan par datiem, gan par datu lietošanu, gan par dzēšanu, gan par glabāšanas ilgumu 30 dienu laikā. Kā es jau minēju, ja es izsūtīju 4 uzņēmējiem, viens iekļaujās termiņā tā, ka diezgan laicīgi, bet tā atbilde tāda bija diezgan pavirša. Nu, mēs tur jūs kaut kādus datus tur glabājām, mēs viņus izmantojam tur kaut kam. Nekādas konkrētīgas, es nezinu, vai to var uzskatīt par labu atbildi cilvēkam, kas grib pārvaldīt privātu personiem, kas grib būt kontrolē par saviem privātiem datiem. Es uzskatu, ka nē, jā, bet viņi iekļāvās termiņā. Banka, par kuru es iepriekš stāstīju, uzrakstīja man internetbankā ziņojumu, jā, ka viņi nevar paspēt, lūdzu un pagarināt termiņu. Pārējās 2 organizācijas, viena pavadīja kaut kādas 42 dienas, otra kaut kādas 47 dienas. Un tas bija viens pieprasījums, es nezinu, cik bija vienlaicīgi tādi paši līdzīgi kā es, ja? Cilvēki, kas gribēja notestēt uzņēmumus, ja? Bet tas nozīmē, ka vienas personas datu apstrāde un datu vākšana pa vienu personu var aizņemt vairāk kā 30 dienas. Ko jūs darīsiet, ja tādi pieprasījumi vienlaicīgi būs 5, 10, vai tādi būs vienlaicīgi 50? Un es, kad runāju ar finanšu institūcijām, mēs arī šo lietu apspriedām, un arī bankās ir, viņi apsver tādu risku, ka var parādīties vai tāds likumisks un labs datu pieprasītājs, vai arī tas būs kaut kāds uzņēmums, kas to darīs, lai vienkārši sabotētu uzņēmumu darbību, kas aizies pie omītēm, saņems no viņiem kaut kādu samaksu pilnvaru, ka viņi būs tiesīgi pieprasīt datus, ja, un tad vienlaicīgi pēc kaut kāda pasūtījuma sūtīs to visu datu paku vienlaicīgi kādam no uzņēmumiem. Ja, un tad mums sanāk, ka mūsu cilvēks, tas nabagu datu aizsardzības speciālists kopā ar nabagu juristu, kopā ar nabagu IT vadītāju, visticamāk, kopā ar visiem grāmatvežiem, tērēs laiku, lai nevis pildītu savus ikdienas pienākumus un domātu par uzņēmumu attīstību, ja, bet lai domātu par to, kā tikt vaļā no šitāda milzīga pieprasījuma apjoma. Un gadījumā, ja jūs nesniegsiet atbildi pilnā apmērā, vai būs kaut kādas aizdomas, ka jūs kaut kādus datus aizmirstat, ja jūs kaut kādus datus izmantojat neatbilstoši sākotnējiem mērķiem, tad tas pats likumiskais datu pieprasītājs var iet sūdzēties uz DVI, stāstīt privātu personām, kurus viņš pārstāv par to, kādi potenciāli riski šāds uzņēmums, kā jūs apdraud šāds uzņēmums, ja, un tad jums sāksies pārbaudas no DVI, kaut kādas nevajadzīgas tiesas prāvas, jāaizies līdz tiesai, un tas tikai viens sarežģīs uzņēmumu, jeb organizācijas normālo darbību.
Kas ir vēl interesantākais? Regulā ir noteikts, ka gadījumā, kad kļuva zināms par datu noplūdi, datu pārzinim jāinformē 72 stundu laikā par to, kādi dati tika nopludināti, kādas privātpersonas tika aizskārts un kāds potenciālais risks pastāv privātpersonām, kuru dati tika nopludināti. Vēlreiz gribētu uzsvērt 72 stundu laikā. Tas ir abnormāli īsts termiņš, un ja jūs šitādam pasākumam nebūsiet gatavi, tad visticamāk jums radīsies problēma. It īpaši, jo jūs nevarēsiet identificēt tos datus, kuri tika nopludināti, ja, un kādus riskus tie dati var radīt konkrētam privātpersonām. Cik es atceros, tad arī regula nosaka, ka ja mēs nevaram identificēt konkrētas privātpersonas, ja juristi palabojiet mani, tad mums ir pienākums informēt visas privātpersonas, kuram bija saskarsme ar mūsu uzņēmumu. Līdz ar to tas ir nenormālākais reputācijas risks katram uzņēmumam. Es domāju, neviena banka, neviens mazumtirdzniecības tīkls negribētu iziet laukā ar tādu slavu, ka mēs nopludinājam datus, kādus nezinām, priekš kam nezinām, kāpēc mēs viņus neaizsargājam, mēs arī nezinām. Ja? Finanšu sektoram tas noteikti būs tāds ļoti liels zaudējums gan klientu ziņā, gan reputācijas ziņā. Tad pie kaut kā laba. Kur tad meklēt palīdzību? Es aicinu visus sākt ar novērtējumu, jeb iekšējo datu auditu. Mums jāsaprot, tad vēlreiz atkārtošos, kā mēs ievācām datus, kurš to dara, kas to dara, priekš kam ir piekļuvi šiem datiem. Jo arī to, ko es esmu novērojis, parasti uzņēmumos ir kaut kāda viena aktīva datubāze, ko lieto visi, gan grāmatveži, gan HRs, gan juristi, klientu menedžeri, kaut kādi pārstāvi filiālēs, un nosacīti kāds no filiāles darbiniekiem var mierīgi piekļūt tiem datiem, kurus viņam vispār nav jāredz. Ja, piemēram, grāmatveži ikdienas pienākumu pildīšanai, viņiem varbūt nav jāredz visa informācija, kur tad es dzīvoju, cik man tur ir bērnu, ar kādu mašīnu es braucu un tā tālāk, cik man tur ir vidējais degvielas patēriņš. Ja? Padomājiet, vai tiešām mēs savos uzņēmumos nevaram atdalīt tos datus, ko redz, un sadalīt viņus pēc kategorijām un katram dot piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir nepieciešami. Otra lieta – padomāt par procesiem. Es zinu, ka ļoti daudz tagad pie tā strādā, bet joprojām vairākumos uzņēmumos ar procesiem ir švaki, ja, un nav sakārtos un nav saprotams, ko tad mēs darām, kad iestājas kāds no iepriekš minētiem apstākļiem. Vai mēs zinām, ko katrs no mūsu darbiniekiem, jeb atbildīgajiem darīs, kad mums atnāk kāds pieprasījums. Vai mēs zinām, kādus datus mēs sniegsim citam datu pārzinim, ja privātpersona lūgs mums savus datus pārnest. Ja, piemēram, ir kāds Rimi vai Maksims pārstāvis, vai mēs zinām, ka mazumtirdzniecības tīkls kādu pirkumu vēsturi un kādā veidā mēs nodosim no Maksimus uz Rimi vai otrādi. Sāciet domāt par to jau tagad, jo tas ir ļoti laikietilpīgs process. Un pie audita un procesiem es gribētu vēlreiz atgādināt par to, ka, diemžēl, pagaidām tie, kas mūsdienās piedāvā auditus un procesu rakstīšanas, ļoti maz uzņēmumu zina par to, ka jāapvieno gan juristus, gan IT cilvēkus, gan procesu vadītājus. Izmantojiet un aiciniet sev palīgā tikai tos, kas zina. Nākamā lieta. Tad ziniet, kur atrodas dati. Ziniet, kur jums glabājās papīri, vai jūs tiešām viņus iznīcināt, vai jums tiešām tie dati neglabājās lietotāju darbstacijās, vai tiešām jums ir brīva piekļuve un jūs varat pateikt, ko ar tiem datiem darīt.
Es domāju, nākamās lektors par to pastāstīs mazliet precīzāk, cik es saprotu no temata. Padomājiet par drošību. Gan fizisko, gan elektronisko datu drošību. Kaut arī visiem ir stāv kaut kāda antivīrusa, ugunsmūri un tā tālāk, diemžēl ar to nekad nepietiks. Diemžēl vienmēr uzbrukumi būs jaunāki un spēcīgāki par tiem drošības līdzekļiem, ko mēs jau esam ieviesuši. Nu, protams, pēdējais ir apmācība. Apmāciet darbiniekus, sūtiet uz konsultācijām, sūtiet uz pasākumiem kā šīs, lai arī darbinieki zina, kādus datus mēs ievācām, ko mēs ar viņiem darām. Un arī, jo vairāk zinās darbinieki, jo vieglāk jums arī būs pēc tam dzīvot. Un nobeigumā arī gribētu izmantot vienu no frāzēm, ja, te viņi ir do or do not, there is no try. Ja, regulā mazliet savādāk, mēģiniet, dariet, sodīs par neko nedarīšanu. Nu, un lai spēks būtu jums līdzi. Paldies!